Ir visur tikai priedes un priedēs klusums salds. Zud mežā ceļa sliedes un gājējs top kā malts. Tā 1929. gadā savā piezīmju grāmatiņā ierakstīja Pāvils Rozītis. Viņš bija viens no pirmajiem neatkarīgās Latvijas laika kultūras darbiniekiem, kas šeit Meža parka ziemeļu daļā uzcēla sev māju. Un Jāņa Poruka ielā tika uzrakstīts romāns Valmieras puikas. Poruka ielas trase izveidota ap 1910. gadu kā Pozenes iela, taču pilnībā iela ierīkota 20. gadu beigās, kad te sākās intensīvā būve. Toreiz modē nāca jauns celtniecības stils funkcionālisms. Tās ir baltas kastītes ar plakaniem jumtiem un lieliem logiem. Tā šī stila ēkas raksturojas arhitekts Jānis Krastiņš. Poruka ielā gandrīz visas ēkas ir divstāvu. Trešā daļa no tām celta pēc arhitekta Osvalda Tīlmaņa projektiem, bet arhitekts Pauls Kundziņš mēģinājis apvienot moderno un latvisko filozofu Paula Dāles ģimenes mājā. Starp citu, šoruden svinam Latvijas Universitātes profesora Paula Dāles 125. dzimšanas dienu. Pauls Kundziņš bija speciālists arī uz baznīcas arhitektūru. Teiksim, mūsu māja no iekšpuses ir ļoti neracionāla. Ja, teiksim, trepes ir ar līkumiem, un, lai uzdevot lielāku mēbeli, pat balkoni jābūt augšā. Bet atkal no otras puses ir fasādē, jūs ieskatāties, ir tāda simetrija, ja, kas ir raksturīga tieši baznīcas arhitektūrai. Bet kopumā man viņi patīk. Ēkas neērtais plānojums, visas istabas ir caurstaigājams, padomju laikā esot pasargājis Dāles ģimeni no īrnieku iemitināšanas. Vienīgi nācies uzsist papi ugunskrustiem, jo šī zīme tracinājusi padomju ļaudis. Vēl jau vairāk tāpēc, ka Poruka ielā apmetās augstas partijas un padomju amatpersonas. Šeit dzīvoja Poruka ielā 10. Augusts Kirhensteins, kas tajā laikā bija augstākās padomas priekšā. Tas bija viņam bija tāda valsts māja, un viņš vakaros, ko es atceros, pēc darba brauca savu melno limuzīnu līdz Poruka ielas tam vienam galam. Tad viņš atlaida limuzīnu ar šoferu un to gabalu līdz savai mājai. Tas ir kādi pārsimt metri, gāja ar kājām, mierīgā garā. Adjutants varbūt viņam gāja aiz muguras, brīžiem varbūt ne. Un viņam bija kabatā konfektes, un visi to zināja vietējie bērni, un tā tad gaidīja, un viņš daļēja tās konfektes. Māris Dāle ir arhitekts, un tāpat kā daudz citi Meža parka iedzimtie, arī aktīvs sportists. Burātājs, kas ziemā aizraujas ar romantisko ledus burāšanu, bet rudenī piedalās velosipēdistu vienības braucienā. Viņa dēls Ansis Dāle aizburāja pat līdz olimpiskajām spēlēm, bet trenē citu olimpieti Vitu Matīsu. Mārim Dālem pirmais sporta rīks bija vecais labais ērenpreiss. Es sēdēju uz tā velosipēda tādu mazu sēdeklīti, un tēvs minās. Ja tam interesanti, ka ja tagad mēs visi braucam sporta apģērbos, tad tomēr visiem vēl bija gadu un iegājies, ka viņam arī velosipēdu viņš brauc uzvalkā un ar slipsi un čokēceptu ar galvā. Riteņi visu laiku. Es esmu minies ar riteņiem, lai gan te atkal var saskatīt kopsakarības ar manu vectēvu, kas blakus ir arī māja savā laikā uzbūvējis, kad viņš bija kaislīgs tāds tautas riteņbraucējs. Un tādā laikā populārajos vienības braucienos viņš pēdējo reizi piedalījās, būdams 80 gadu vecs, un nobrauca distanci no Valkas līdz Rīgai. Viņš svinīgi gaidīja augstākās atbildpersonas, un man vēl saglabājušās ir relikvijas. Dāles ģimene ar Poruka ielu saistīta īpašām saitēm. Tieši profesors Pauls Dāle 1929. gadā ierosināja ielu nosaukt rakstnieka Jāņa Poruka vārdā. Māris Dāles 65 gadus te dzīvojot, pamanījis kādu Poruka ielas savdabību. Viņai ir tādi vairāk līkumi, un katrā līkumā saule iespīd savā diennakts laikā. Un līdz ar to šeit var tieši tos gadu laika maiņas, teiksim, jo tanī sākuma galā
kur sniegs jau ir nokusis, un varbūt Rīgā jau to laiku jau pumpuri metās. Tad tieši šeit, kur ir mana māja, ir gandrīz vai pēdējā vieta, kur vēl sniega kupenes ir aprīļa vidū. Runājot par Poruka, Olavu, Emīla Dārziņa un Velmes ielām, es atceros savu bērnību, tad tas mums bija tāds kā stadions, kā apskriešanas laukums, jeb arī vēlāk pastaiga laukums, kur pavasaros, kad dziedēja ceriņi, un bija brīnišķīgs laiks, mēs tieši gājām šo riņķi, mēs mājas jau saucām katru sava saimnieka vārdā. Māja bija Liepiņa māja, vai bija Zemitāna māja, Dārziņa ielā, Poruka ielā bija Dāles māja, Vanagu māja, un arī tāpat Olavielā mums bija Apsīša māja, Bikšes māja, un šīs mājas mums rada tādu īpašu pietāti pret to saimnieku, pret to cēlāju. Man aiz muguras atrodas Olģerta Liepiņa māja. Olģerts Liepiņš bija žurnālists Ulmaņa laikā. Diemžēl tā celšana iznāca tāda, kad profesors Antonovs Sergejs, arhitekts, bija uzprojektējis nedaudz lielāku un tojās jau karš, un viņš paspēja uzbūvēt tikai vienu stāvu. Nu, arī Liepiņa mūžs beidzās ne šeit, bet ārzemēs, un šo māju pēc tam tagad jau apsaimnieko daudz citi. Bet es domāju, ka tas ir labs piemērs, jo māja ir saremontēta un nokrāsota un ar pietāti un ar ainavu labu. 480 metru garā Poruka iela savā ziņā ir unikāla, jo te dzīvo gan dvīnīši, gan trīnīši. Dvīnīšu tētis atzīst, ka Poruka iela vienmēr bijusi bērniem draudzīga. Man bija futbola laukums no tiem vārtiem līdz maniem vārtiem, un tad es pārsvarā viens pats spēlēju, jo man brālis tā negribēja sportot ar mani kopā, un citi bērni kaut kā, tik daudz mēs nebijām, kādreiz ar kaimiņiem, gruzdiņu puikām mēs spēlējām, un te spēlēju futbolu, jo pret to sēt ļoti labu atlece bumbu, un tad tie bija mani pretinieki, un tur bija mani vārti. Tā faktiski jā, man bija spēļvieta, šī iela jau ļoti mierīga. Vēl te ir labas sētas, pa kurām bērni labprāt kāpelē, un ļoti labs apgaismojums. Romāna Vanaga māju visvieglāk sazīmēt pēc lampām un zvēriņiem. Viņi nav no zoodiskā dārza. Tas viens meistars Andis mums uztaisīja priekš puikām, jo mūsu mājās īstenībā ir 3 puikas. Otrā stāvā bija Matīsei dēls, Ernests, un tad Edgars un Kristaps manējie puikas, un tad viņiem ir ko darīt. Kādā ziemas rītā starp šiem zvēriem Romāns pēkšņi pamanīja dzīvu radību. Ticiet vai neticiet, tas bija īsts pāvs. Es zvanu zoodisko dārzu, saku, ziniet, mums mājās ir pāvs. Un viņi pat neprasa, kas tā pa māju, saka, mēs zinām. Saku, tas ir labi. Jūs atnāksiet, jā, iet jau pakaļ. Es esmu pilnīgi izbrīnījies par tādu Sherlock Holmes dienestu, kas viņiem jau zina, ka manā mājā ir pāvs, ko es pat esmu ieraudzījis. Nu, labi, mēs te gaidām, bet pusstundu paiet, nekas nenotiek. Pāvs ir mājās, bet Mārim dālem ir suns, kas ir diezgan tāds aktīvs, un viņš šausmīgi sāk riet, un tas pāvs skrien jau pat sētu diezgan izmisis, ne? Nu, un beigās viņš saplīna spārnus, uzlido vienā priedē toreiz mājas augšā. Un es zvanu vēlreiz tā zoodisko dārzu, un tur tāda dusmīga balss saka, kurā numurā? Es saku, es jau jums nepaspēju pateikt, jūs teicāt, ka jūs zināt, Poruka ielā 14. Tad viņš tagad tur ir. Nu, jā, tulīt nāks cilvēki. Tiešām pēc mirkļa ir klāt 2 tantuka, tauriņķeramo tīklu. Es skatos uz to koku, domāju, jā, būs jums diezgan grūti viņu tur notvert, ne augšā, jo viņš ir kokā. Viņi tā pateica, jā, no šo laikam mēs nevarēsim noķert. Lai lido. Jā, tā viņš tā tauriņķeramo aizgāja apakaļ zoodiskā dārza. Pāvs pa nakti kaut kur bija pazudis. Vanagu māja piesaista uzmanību ar lieveni visas sienas garumā. Lievenis atgādina gan latviešu klēti, gan grieķu templi ar kolonām. Arhitekts Haralds Kunziņš māju projektēja Romāna vecvectēva Ernesta Eversa ģimenei. Ernests Evers ir jau Māra Dāles pieminētais vectēvs, vienības braucienu aktīvais dalībnieks. Viņš ar to velospēdu, ka brauca, viņš ļoti pārsreiz vasarā pat atbrauc pie mums uz salti. Tādu gabalu? Jā, atbrauc un saldo mums dārzā. Dārza priekšā bija tāds rundālis, kā mēs viņu saucām. Tātad apļveida ceļš pie dārza. Tieši pie mums ieejas darbiem. Un tad viņš brauc pa to apli riņķi un zvanīja savu velospēdu. Kamēr kāds nāca ārā, un tad viņš tikai uzskatīja, ka viņš ir atbraucis un tā. Tas ir mans vecētiņš un vecmāmiņa. Pēc tam, ka šī māja tikko bija uzcelta, tad viņi
pie šīm pašām te durvīm nostājušies un nofotografējuši. Kas to bildi fotografējis, es nezinu. Vanagu māja ir celta divām ģimenēm, bet dziesmu svētku laikā te mēdzot relaksēties pat 100 dziedātāju. Uz skolēnu svētkiem, piemēram, šeit mēs slēmām par dziesmu svētku skates Grand Prix ieguvēju. Te notika tā lielā balsošana faktiski šī mājā. Tad garažā tas tika izlēmts, jo mēs pie smuka vasaras dienu mēs ārā šeit atpūtāmies. Un tad tāds komisks gadījums bija man drauga Māra Sirmo, kas atnāca pie manis ciemos dziesmu svētku laikā. Viņš vienkārši prasīja, ko mēs darīsim. Tur tad mēģinājām, pēc tam starplaiks, kā braukt uz to pilsētu. Saka, nu, Marks pie maniem atpūtīsies, pasēdēsim pie baseina. Nu, viņš ieradās visā ekipējumā, kā jau uz baseinu. Te ir tas baseins. Patreiz tā strūklaka bija kā aizgājis ciet. Bet tā strūklaka vēl tak, un tad tīri omulīgi tāda situācija te faktiski veidās. Viņš bet Mārim Sirmam te būtu grūti nopeld. Grūti pat manam kaķim nopeldēties, tā kā pa Māru Sirmam vispār liekas, būtu tiešām sarežģīti tā darīt. Visa Poruka iela ir ļoti muzikāla. Te dzīvojas arī diriģents Rihards Glāzups un operas solista Augusta Klinka. Bet šajā namā Varis Prasla filmējis kādu Ziemassvētku Jampadrača epizodi. Velmes ielas stūrī ir māja, kurā pie klavierēm tika piesēdināts mazs puika. Vēlāk ar viņa balsi saistījās džess. Pagaidiet, es savākšu šitos briesmoņus. Nu, iekšā nedrīkst nākt ārā. Labvakar, cienījamie televīzijas skatītāji. Un tā klāt ir atkal mūsu kārtējais raidījums tiem, kas interesējas par džezu. Bija tāda pasniedzēja, kurai bija privāta studija, Alma Tīlmane. Arhitektam, kurš plānoja mūsu māju, tā bija viņam sieva. Nu, mūsu ģimenes bija savstarpēji pazīstams, un tāpēc man bija tas liktenis jau agri sākt iet klavierstundās, kas man ļoti, ļoti nepatika. Bet pēc tam jau tagad stipri vēlāk, kad jau man tā klavieru skolotāja bija jau stipri gados, es viņai aizgāju un pateicu lielu paldies. Arhitekta Osvalda Tīlmaņa projektētais Mazuru ģimenes nams ir visai askētisks. Atbilstoši 30. gadu arhitektūras stilam un iecienīto dakteru, galvenā rentgenologa un skolu ārstes dzīvesveidam. Abi viņu bērni daudz laika pavadīja spēļu laukumos, dārzā un uz ielas. Spilgtāk es tomēr atceros ziemu. Mums bija ļoti lielas sniega kaujas, jo te mums bija ļoti daudz vietas gan maniem skolas biedriem un vienaudžiem, tiem tāds pašs sēdes kā šeit, vai ne? Un tur bija ļoti daudz vietas, kur būvēt visādi sniega cietokšņus. Un tad tur bija cietokšņa aizstāvji un uzbrucēju un ar sniega pikām, un tur mums gāja diezgan lustīgi. Jums tepat aiz sētas ir Pāvila Rozīša māja, kādreiz bijusi. Jā, Pāvils Rozītis viņu uzcēla un arī bija viņas pirmais īpašnieks. Es atceros, ka bija Pāvila Rozīša bēris, jo toreiz tur nebija tāda sēta kā tagad. Tur bija vienkārši stāvspēdīga spēja. Un viņš tika izvadīts no šejienes, un tas bija ļoti iespaidīgi un skaists. Un es no saviem logiem varēju visu redzēt, kā var teikt, kā kinoteātrī. Nu, kāda tur bija? Tur bija 6 balti zirgi, viss bija balts, varat iedomāties. Un tas ļoti svinīgi izskatījās. Mazuru ģimenes namu nacionalizēja 1963. gadā un 2. stāvā ievietoja īrniekus. 1. stāva 3 istabās dzīvoja Ivara Mazura māsa un māte. Pēc mātes nāves sākās notikumi, ko Mazuru ģimenē stāsta kā traģikomisku anekdoti. Vienā jaukā dienā atnāk viens krievs un saka tā, kad viņam esot orders uz mūsu istabām. Mēs uzreiz man vīrs nebija uz muckrīt, lai parāda, kā viņi var drīkst ienākt mūsu dzīvoklī. Un tad viņi bija mēli no maziņu un aizgāja. Nu, un ko jūs? Ko mēs? Nu, ko mums bija darīt? Mēs šķiramies ap divu. Mēs oficiāli iesniedzam šķiršanos, ka viņš braukā pa koncertiem. Un man vispār ar viņu nav nekādas attiecības. Un viņa uzvalk jūs skapī nestāv? Un uzvalk man pateica advokāti, ka nedrīkst nekas būt, ka atnākšot tieši izpildītāji, ka viņi var apskatīties, vai man skapī kaut kas ir. Bet šaubām, ka man skapī attaisot viņa jau nu nevandījās pa iekļu, bet attaisot nekā neieraudzīja. Viņa saka, te tiešām nav neviena vīrieša. Jūs skaities, ka es dzīvoju pie mammas, kopā ar mammu. Mēs mājā rīkojam ģenerālu mēģinājumu.
Tiesai. Ko drīkst stāstīt un ko nedrīkst stāstīt. Un tad tas viss tika mēģināts, un manēreiz gaidīja otru bērnu, ja? Un teica, ka tas bērns nav no viņa, bet no viņa drauga vien. Pat tik tālu. Un draugs nāca ciemos un skatīt savu bērniņu, ka piedzima. Oficiāli mūs izšķīra. Tikai neiespied mūsu papīru. Mēs nesamaksājam laikam, un pēc gadiem, un kad mēs mainījām pasu, tad atkal bija viņš man iekšā. Un jūs nemaz to negribējāt? Es domāju, kāpēc atkal? Mēs tā izšķīrusies. Nē, izrādās, ka tas ir likvidēts. Tāda anekdota Tā ir redzēt. tiešām anekdota. Jā. Nu, pēc tam vairāk anekdotas nav bijušas. Māju esam dabūjuši atpakaļ. Godīgi maksājam nodokļus un dzīvojam paši, cik nu daudz mēs gribam, tik dzīvojam. Mazuru ģimenei ir 2 suņi, Sanders un Arčijs, un suņu saimnieces smej, ka tagad Poruku ielā vispirms sadraudzējoties suņi un tad iepazīstoties kaimiņi. Tie visi kaimiņi sunīši, tāpēc man jau var patīk te dzīvot. Galvenais, lai viņiem abiem diviem ir kur izskrieties, un visiem te iet vienmēr apostās un jau zinu. Es jau arī zinu, kur jātur ciešāk, ka viņš skries un riesies vai kurš ir draugs. Te vispār ļoti laba aura ir. Man ļoti patīk. Es zinu, ka es esmu aizbraukusi, teiksim, uz laukiem vai kaut kur, man ļoti gribās atpakaļ šeit. Tās ir tādas, manas mājas, man patīk te pastaigāt, viss šī apkārtni ļoti pazīstam un tāda, ļoti patīk. Tā jau mums teica, ka šajā mājā dzīvojot tas bagātākais vectētiņš. Ne jau bagāts, viņš ir naudas ziņā, bet 3 bērnu, mazbērnu ziņā. Kurš ir vecākais no jums? Es. Kā tevi sauc? Ieva. Un kurš ir nākamais? Es. Man sauc Mārtiņš. Un tu esi pēc cik minūtēm pēc viņiem piedzimis? Nezinu, kaut kādas 5 minūtes. Un kā tevi sauc? Jānis. Mums ir tagad meitiņa un 2 puisīši. Un kā jūs viņus nosauksiet? Un nosauksim, kā saka, īstenos latviskos vārdos Mārtiņš, Jānis un Ieviņa. Šī vietā sākās Innus dzimts sporta gaids. Šī vietā sākās pirmais basketbola treniņš, un tad viņi ir izauguši tālāk. Kādiem sporta veidiem vēl jūs aizraujaties? Futbols un hokejs un arī ar slidām. Tagad, kad ir vasaras slidām, spēlējam hokeju skolā ar bumbiņu. Ieva arī? Jā. Romantiskāko māju Poruku ielā projektējis arhitekts Haralds Kundziņš. Tas ir mazs namiņš, kurā dzīvo ielas visvecākais iemītnieks. Es ieraudzīju šo māju, man viņa likās kā tāds piparkūku namiņš. Jā, patiešām. Daži saka tā kā leļu namiņš. Man kaimiņi saka. Viņi ļoti maziņi, 4 istabas. Un saka, ka mājas jau esot piemērots tā ģimenes dzīves stilam šeit Meža parkā. Kāds tad bija tas jūsu ģimenes dzīves stils? Ko jūs tēvs darīja? Viņš bija muitas departamentā virsgrāmatvedis. Un dzīvojam klusi. Kaimiņos Ošiņam ir Osvalda Tīlmaņa projektēts nams. Mājas īpašnieks te gribējis iekārtot teātra muzeju. Tur dzīvoja Nacionālā teātra direktors Arturs Bērziņš. Viņi dzīvoja ļoti vientuļi, jāsaka. Māja ir ļoti liela. Viņi bija divatā ar sievu. Bērnu nebija. Radus laikam nebija, jo māju neviens nemantoja. Un sieva viņam bija skolotāja? Viņa bija geogrāfijas skolotāja, otrā vidusskola. Viņa bija mana skolotāja. Nams Poruku un Olavu ielas stūrī pa vecam tiek dēvēts par apsīšanām. Lai gan īpašnieks ir cits un nams tikai līdzīgs Ernesta Štālberga projektētajam, ko pēkšņi nojauca pirms dažiem gadiem. Man nācās šajā mājā būt 1993. gadā, kad atzīmēja Hermaņa apsīša 100 gadi. Tas bija brīdis, kad tika uzstādīta piemiņas plāksne tieslietu ministram, bet pēc tam, kad Hermaņa apsīša dēls Andrejs apsīts nomira, pārējie radinieki, viņiem bija vairāk īpašumu, nolēma šo nolaisto māju pārdot, un tad arī tā plāksnīte tika noņemta. Un arī māja nojauca ļoti pēkšņi.
tāds liktenis ir Viļa Olava ielas pirmajai mājai, bet ielas vēsture sākusies pirms Pirmā pasaules kara, kad šeit ierīkoja Soldavas ielu. Padomju laikā ielai bija Nikolaja Ostrovska vārds, jo izglītības darbinieku un Pirmā pasaules kara bēgļu komitejas priekšsēdētāja Viļa Olava vārds nederēja ielai, kurā dzīvoja Čekas vadītājs Alfons Noviks. Meža parkam tik svešās, cietoksnim līdzīgās sētas gan izveidojuši citi, jauno laiku īpašnieki. Tomēr pēdējo gadu pārmaiņām esot gan negatīvās, gan pozitīvās puses. Pēdējos gados viņi skaistāk palikusi. Man liekas, ka viņi viena no skaistākām Meža parka ielām. Kad es tā pastaigāju, es esmu apkārt sevišķi. Tur tie nākošie 10, 12 numuri ar skaistām mājām viņi ir un tāda viņa katrā ziņā uz labo pusi viņa gājusi. Kad es saku kādam, ka es dzīvoju Viļa Olava ielā, tad viss saka, kas tā pa ielu, un pēc tam prasa, kas ir Viļas Olavs. Bet to vajadzētu laikam zināt, jo saka, ja nebūtu viņš kādreiz gājis bojā, tad viņš būtu bijis acīm redzot Latvijas pirmais prezidents, nevis Čakaste. To es zinu no vēstures, kas ir. Un tāpēc es esmu lepna, ka es dzīvoju tādā Viļa Olava ielā, protams, jā. Olava ielas 4. māju vecie iedzīvotāji sauc par Taivānu māju, jo te ilgus gadus dzīvoja Meža parka baznīcas mācītājs prāvests Leons Taivāns. Arhitekta Aleksandra Birzenieka projektētais nams ar stikloto verandu, gluži kā ložu teātrī, atrodas ielas dzīvākajā vietā, kur viss notiek. Kas te par interesantiem notikumiem? Reku, man gaida, mājā interesanti, aug bērni, katru dienu iet, feita dzīve. Arhitekts Kārlis Bikša ceļ savu namu 1929. gadā savai ģimenei Olavielā 3. Viņš bija modernās arhitektūras piekritējs un vadīja stilu un kompozīciju Mākslas akadēmijā. Un pārējie arhitekti viņu apskauda par to, kad viņš prata savai ģimenei izveidot tā ģimenes modernāko māju konstruktīvismu stilā Meža parkā. Ar ko šis nams bija interesants? Tas, ka viņš bija fasādēs baltā krāsā ar ziliem logu rāmjiem, tumši ziliem, kad lielā halla bija 2 līmeņos cauri 2 stāviem ar vaļējām kāpnēm uz otro stāvu, un otrā stāvā pieslēdzās viss istabas, gan biblioteka, gan guļamtelpas, gan vannas istaba. Kārlis Bikšs esot mīlējis Itālijas krāsas, tāpēc sienas mājā bijušas oranžas un sinepīgi dzeltenas, bet logi zili zaļi kā Venecijā. Kara beigās Bikšu ģimene dodas trimdā, bet nams sāk iet no rokas rokā. Te bija palikuši 7 kopmītņu numuri vai istabas, pareizāk sakot, un bija palikusi, krieviski ir labi teicieni, bet es varbūt atturēšos. Mēs uzliksim tulkojumu, ja tas ir censēts. Razruha i nerazberīha. Te nebija ne jumta, ne elektrības, ne ūdensvada. Viss bija nodzīvots pamatīgi. Un arī pašas telpas bija ar satrunējušiem pārsegumiem, grīdām. Ozola parketa grīdas bija. Tās ir ļoti labi saglabājušās, jo viņas bija krāsotas regulāri ar eļļas krāsu. Tās ir labi saglabājušās. Pa sienām to nevar teikt. Tās bija jāmaina. Oranžo sienu krāsojumu Uldis Gailītis tomēr neriskēja atjaunot, bet Andreja Zēdaka dārza plānojumu ar grantētajiem celiņiem un celtenajām puķēm gan izdevies atjaunot. Ar padomu daudz palīdzējusi Kārļa Bikšas meita Ārī Zustere, kas vasarā bieži ciemojas tēva mājās Olava ielā. Olava iela, man liekas, ir viena no simpātiskākajām ieliņām. Man viņa liekas simpātiska. Šeit dzirdamas zvēru balsis, lauvas, vēl no zoodārza un dažādi trokšņi rītos, vakaros. Šeit tad pāvs atlaižās uz jumta, nosēžās. Jums ir kaut kāds tāds rituāls te Meža parkā? Man rituāls ir izveidojies nesen. Tas ir saistībā ar man jauno sunīti. Pēc iepriekšējo pieredzes es saprotu, kad sunim jāliek kustēties, un tad mēs ar viņu veicam tādus goda apļus no rīta un vakaros. Es skrituļus lidām un viņš man velk, un tad mēs iepazīstam Meža parku vēl tuvāk. Jums ir kāds noteikts maršruts, ja mainās?
Maršruts man ir tāds, man jāizvēlās piespiedu kārtā vairāk pret kalnu, lai būtu šis maršruts. Bet es tā Kokneses prospekts, Stokholmas iela, Dārziņa iela, tā apmēram. Un atpakaļ Olavielā. Olavielā, jā, galpunkts. Pēc 2 nedēļām tiksimies Veiksmes ielā Mangaļsalā.